Kraso ir radies, ir viegli skaitīt mums gadskārtas 2000. gadā. Tikko mēs esam nosvinējuši 24 gadu jubileju. No 5 cilvēku uzņēmuma mēs izauguši līdz lielākam uzņēmumam Baltijā, savā nozarē, ar ko mēs patiesi lepojamies. Kas mūs atšķir no mūsu konkurentiem vai citiem uzņēmumiem, kad mēs patiesi varam saukt par krāsu speciālistiem. Mēs ne tikai pārdodam krāsas, bet mums ir nosacīts sakot noslēgts cikls. Mēs krāsu ražojam, mēs viņu tirgojam, mēs viņu uzklājam kā apdares uzņēmums vai kā dēļu krāsošanas uzņēmums. Un mēs viņu arī eksportējam uz citām valstīm. Mums ir dažādi veidi krāsas un dažādam pielietojumam. Mums krāsas priekš celtniecības, mums krāsas priekš patērētājiem vai priekš privātu personām, mums krāsas priekš mēbeļu ražotājiem, priekš metāla apstrādes. Un izstādē mēs piedalāmies ar unikālu iekārtu, kura nav aptuveni 1000 kilometru attālumā šeit no Rīgas, kas ir virtuālais krāsotāju apmācības trenažieris. Krāsotāji var pilnveidot savas prasmes ļoti tuvu dabīgai videi, daudz ātrāk. Nav nepieciešams izmantot sagataves, nav nepieciešams gaidīt, kamēr krāsa nožūst. Mēs uzreiz varam redzēt, kādi ir defekti, kas ir pilnveidojams, kādas ir tās kustības krāsotāji. Latvijā nav krāsotāju apmācības skolas, kur viņus apmāca. Tāpēc mēs pieņēmām tādu lēmumu, lai mūsu esošajiem un potenciāliem klientiem šeit Latvijā un arī Lietuvā un Igaunijā varētu piedāvāt šo pakalpojumu, un klienti novērtēšu un to izmanto. Virtuālā realitāte ir apmēram līdz 95% no tā, kas ir dzīvē. Šis pakalpojums ir pieejams jebkuram uzņēmumam vai arī jebkuram interesantam. Mēs veicam apmācību. Apmācība ir 1 dienas 8 stundu kurs, kur ir darbs uz iekārtas un arī teorija. Pieteikties var caur mājaslapu kraso.com vai arī piesakās pie mūsu tirdzniecības pārstāvjiem, kuri apmeklē klientus. Mūsu ambīcija nav palikt tikai Baltijas mērogā. Mēs kā uzņēmums plānojam attīstīties un sākt daudz nopietnāku eksportu uz citām Eiropas valstīm. Mēs ļoti attīstam mūsu pašu privāto preču zīmolu, un ar šiem produktiem mēs redzam ļoti potenciālu lielu eksporta tirgos. Šobrīd notiek pārunas pat ar uzņēmumiem Rumānijā, Čehijā, tā kā Kraso drīz būs arī tur.